māja, kura tapa 30. gados Lībagos, tika uzcelta ar valsts un iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem. Tika sarīkots bazārs, un tos visus līdzekļus iemaksāja tajā celtniecības fondā. Un cēlāji bija paši pagast ļaudis, un arī vēlāk šī ēka kļuva par tādu centru, ļoti lielu centru, jo Lībagos bija daudz samērā iedzīvotāji. Un es tā pārdomāju, tagad mums vismaz 20 māju ir mazāk. Un cilvēki ir ļoti daudz mazāk. Bet neskatoties uz visu to, lībeznieki ar vienu vēl šo māju apmeklē un rīkotājos pasākumos labprāt piedalās. No savas bērnības atceros, kad mēs te ģimeni ienācām 36. gadā, es jau vēl nebiju, bet nākošajā vasarā es te uzrados. Un tēvs strādāja par mežzini, atnāca strādāt Lībagos sava tēva, mana vectēva vietā, jo viņš gāja pensijā. Un tā viss mūžs jau mūsu ģimenei saistās ar Lībagiem, kaut būtībā dzimuši strazdnieki. Un tā sabiedriskā dzīve bija ļoti aktīva. Mūsu Celitāna Monika, tautsnama vadītāji, ar visu enerģiju atdevās darbam, un bija ļoti aktīvi, bija dramatiskais pulciņš, jauktais koris, 2 ansambļi, un katru sestdienu bija dejas. Mūsu orķestrs bija 3 cilvēku sastāvā, akordionists Mežgals un Graube pie bungām, un, kā mēs teicām, mūrnieku Pieters ar violi. Ļoti skaisti bija, un nevarējām iedomāt, ja kādu sestdienu nenotika ballīti, kas saka, tad bija tā pavisam savādi. 2 reizes gadā bija lielie karnevāli, un nedēļas vidū, tad jau atkal bija nodarbība vakari. Mēģinājumi, un 3 reizes nedēļā bija sporta nodarbības, ko es pat arī aktīvi piedalījos vienmēr. Mēs rīkojam tādus tematiskus vakars, mācījām jauniešiem, kā pareizi dzīvot, kā uzvesties, un bija arī tādi, mums bija medicīnas darbinieks arī tāds, kas visu, ko gribēja, tad aicinājām dakters pie mums, un tādas, piemēram, saudzējiet sirdi, un alkoholam ne, un tādas arī rīkojam, ļoti apmeklēt bija. Teātri izrādes, brauc arī ar koncertiem daudz pie mums. Spilgt atmiņā palicis, kad bija neredzīgo biedrības koncerts, ļoti skaisti viņi dziedāja. Zālē nebija vietas, tad Monika Stanta attaisīja durvis abas lielās vaļā, un tur augšā gāja kāpnes uz otro stāvu, un tur viss bija piepildīts, arī tas koridors. Tā kā kadreiz jau ļoti kupla bija apmeklēts. Mani vecāki jau arī gāja uz visām teātri izrādēm obligāti. Ļoti interesants mums bija kolhozā. Lībaga kolhoza centrs arī atradās tanī pašā mājā, un reizi gadā notika lielās pārskats sanāksmes, un tajās varēja visi izteikties, un bija obligātās runas, kuras runāja priekšnieki, kas atbrauc no rajona, bet kolhoznieki gaidīja šo pasākumu, jo tad tika galdā celtas pašu gatavotas tesas un pašu brūvēts alus. Bija virznieku saimnieks izbrūvēja speciālu alu sievietēm, kas bija tik salds un garšīgs, ka nemaz nevarēja nedzert, jāiedzer. Un bija dejošana, kas saka, viss bija ļoti jautri, un pēc tam atkal metās smagajos darbos. Man patika lauki, un es atnācu, un es uzreiz gāju uz tautas namu. Un es gāju meklēt, kur es varētu piedalīties. Un tur toreiz bija tautas nama vadītāja Monika Celitāne. Nu, un es uzreiz teicu, vai nevar es kaut kur, vienalga kaut ko, man tagad gribējās kā aktrisei būt, es saku, es drusku protu kaut ko spēlēt. Mēs sākam organizēt tā ģitbrigādes, tad es satiku aiz stūri, nāca viens tāds jauns, skaists cilvēks, izrādās tas bija Jēkabsons, režisors,
Un viņš vēlāk teica, ir Monikai, es jau 3 soļu uz Laimu, Zeiboltu, Jēkabu, Lugai, es jau māju izvēlējos, viņi tur nāca aiz stūrei. Un tā iesākās manas tās gaitas. Izpildu komitejas priekšsēdētājs Pudurs Fricis ir, viņi nelaulāja neviens ir, un tā sākās tās man laulību ceremonijas ir. Es jau tad vadīju, bērnības svētkus ir, tad ir pilngadības svētkus, ir kapu svētkus, un tas viss gāja tik sabiedriskā kārtā, neviens par to nemaksāja, un man neuztraucās. Un arī bibliotekārām vajadzēja arī gan skaitīt lopus, gan skaitīt akas, gan mērīt pagrabusi, gan visu kaut ko, un es tomēr tāds pilsētas bērns arī nes iekūti un skatos lielas cūkas. Es saku, ak šausums, kā jums tik lielas cūkas, un apakšā tādi lieli pupi. Un tāda nosarkusi, un nedrīkstēja tādām sivēm mātēm būt, vai ne? Un es vienkārši nezinu, ko lai daru. tad atceros, ka vēlāk teica, nu žagaram gan tā meita, lien zem pupiem apakšā arī tādi bijuši, tādi kubori, bet ja es nezinu. Es, piemēram, ilgi nevarēju atšķirt, kas ir kvieši, kas ir rudzi. Es gāju visiem pār tā kā zālē pilnīgi. Nezinu, mēs spēlēja akordionu, un no tomiem bija Ernests, Ernests ir, tas ir, Alsberga Ernests ir. Viņš spēlēja gitāru, viņš bija atnācis mājā, viņš bija uz 25 gadiem notiesāts. Viņš bija atnācis mājā, viņš ļoti jauki spēlēja. Un es atceros, ka pirmos gabals mēs Lībāk Talsnamā spēlējām, ir Besamē Mūčā, un tad atkal ir Lietas līst uz ceļa vācu tango, jo man ļoti patīk šie tango spēlēti. Un tad tas bija tādā sajūsmā, un pirms tam spēlējis bija Mežgals, bija tāds ļoti interesants muzikants, ļoti iecienīts, un Graube ar savām bungām, kurš varēja nostāvēt ir uz tautas nama jumta uz vienu kāju stundām varēja nostāvēt, jo viņš cirku bija strādājis. Un tā bija tāda visi, un tā viņš uz manīm tā šķīvi skatījās, bet es jau biju tāda vienkārša, kā viss bija, un tā viņš teica, tā spēlēsim kopā, viņš spēlēja savu to akordeonu daļu, es to savu, nu reizēm jau gāja tur visādi ņigu, bet tie tur visi danco, viņiem vienalga vispār kā bija. Tikai prieks bija visiem sirdī, un tas bija tas galvenais, ka visi labi izdevies. Nu, tad, var sakot, es jau tur nostrādāju, apmēram kāds 20 gadus ir nostrādāju. Daudz, kas tur bijis, tur ļoti skaisti mums ir šie bērnības svētki un pilngadības svētki ir vadīti. Toreiz jau tas bija ārkārtīgi topā, tas viss bija. Un spēlēts ir un dziedāts, un es pati ansamblī dziedēju, uzradās Muķanko no Strāzdes ir. Un mūsu ansambls ieguva pat 1. vietas rajonā, un mēs bijām viss skaistākās, ja mums bija košs sarkans kleits un baltas ir puķes bija, tā un citām tādas nebija. Nu, tik jauki gāja mums tā kāds 3 gadus, tad vēlāk, un vīra ansambls arī bija kopā. Un tad vēlāk kaut kā tā viss tā drusiņa pajukai. Bija vēlēšanas ir, nu un vēlēšanās ir, Pudurs teica tā, nu tev te jāpaliek ir, te visi kārtībā, ja tu tikai paņem lielo slotu un izslaugi, jo braukšot it kā kaut kāda no Rīgas ir. Atbrauc no Rīgas ir Kalnbērziņš, Gailis, un no Talsiem te Seiks, un vēl tur kaut kāda, kuras es pilnīgi tā arī nepazinu, man ej. Un viņi ienāk iekšā, un es ar to slotu, un tas Gailis teica, tāda liela augumā vīrs no ministra padomas, kas viņš tāds tur bija, augstākās padomas. Viņš teica, redz, cik labi meitenes lauka, un mūs sagaida un visi. Nu, tagad es nolieku to slotu, bet nu, es esmu nosārkus jau kaut kā ļoti nērt, vai ne? Un viņš saka, nu parādi, man tad tos vēlētāju sarakstus ir. Es meklēju tos sarakstus, un viņi nav. Viņi ir iepriekšējā dienā aizvest uz Talsiem uz kaut kādu pārbaudi, un to jau viņi zināja, tie, kas ir talsnieki, tie zināja. Man neviens to nepateica. Un nu es esmu galīgi rokas trīc, es vairs neko nevaru saprast, kas tas pa lieti. Un Kalnbērziņš teica, nu kā tā, nu tā. Gailis teica, nu ko tu runā? Viņa taču ir satraukusies, un kā ir meitiņa, nu kā ir, vai tad tu slēpo arī, un visi, nu vienreizēs notikums. Es biju tā, vai ne, un tāda jauks cilvēks. Un viņi saka, nesatraucies, gan jau viss būs labi, tagad aizbrauc prom, tas Seiks uz maniem tā paskatās. Otrā dienā viņš zvana, kad Diploku Mirdzē, tā bija sekretāra. Nezinu, vai tā bibliotekāra vēl ir dzīva ir.
Mēs braucām uz Popi, un Popē mēs satikām tādus jaukus vecus muzikantus, prāģerus, un es viņiem teicu, saku, mums būs pensionāri tāds pasākums, gribam tādu tā kā klubu organizēt. Viņš saka, kāda runa? Viņš saka, kāda mums nauda, neko. Viņš saka, mēs ar savu mašīnu atbrauksim. Viņš saka, galdi būs klāt? Es saku, noteikti būs. Un viņi atbrauc, kāds 7 vai 8 gabali atbrauca, un tagad es viņus nostādīju uz skatuves. Tad mēs ļoti skaisti saklājām galdus. Toreiz jau pagasti, tas ir, Dištēni izbrūvēja alu. Visi tie pensionāri sanākuši kāds 145 bija pie galda, un tagad viņi sanākuši tai foajē telpā, tagad tur jāizbūvēt, bet toreiz viss bija vaļā, un mēs viņus ātrāk nelaiž iekšā, kamēr visi tā sanākuši, un tad atvēr lielās durvis, un šie uzreiz spēlē, un manējie iet iekšā, un pirmie gāja iekšā Blumbahi no Roškalniem, kurus es abas esmu jau aplasījusi. Viņi izaudzinājuši 4 brīnišķīgus dēlus, Blumbaks ir. Un viņi iet iekšā, un viņa dejo jau uzreiz, dejo tie galdi tā visapkārt vidū tāds mazs placīt, un viņi abi ar vīru dejo jau un dzied. Un tas bija, tas mums bija tāds brīnišķīgs pasākums jau. Tad mēs, kā saka, un tas bija arī Ziemassvētkos, un mēs aizdedzinājām, pirms Ziemassvētkiem mēs aizdedzinājām svecītes visas, tās visas mums bija plaucēt arī ziedi bija, un ļoti, ļoti jauki, un tad mēs ar Ālu teicu, zini ko, mums tas pasākums gan ir izdevies. Atnācam dzīvot 1947. gada no Talsiem, jo mamma nomira un tēvs paņēma jaunu sievu. Kur jūs dzīvojat? Krastkalnos. Un tad jau, tā kā es nebiju nobeigusi skolu, tad es vēl gāju Lībagos pēdējo gadu skolā. 47. gada tas bija, kad es nobeidzu skolu. Un tad gāju uz kolhozu. Līdums. Un tad atnāca Dedze, uzaicināja ciemā pa sekretāru. Un tad es no 40, kā tu nu biji? 49. gada līdz 50, līdz 60. gadam, tā es tur nostrādāju. Pastrādāja joks un pastrādāja nejoks. Pats priekšnieks bija Niedrējs. Tad bija Bezpajāsavs, Dedze, Šmits, Ziemele. Pēdējais ar Ziemeli. Jā, un tas aizgāja prom, viņa aizgāja. Man atlaida, ka nemāk strādāt. Patika, ka viss bija liela, viss gāja teātri spēlēt. Mēs Lībagos, kas tas bija? Uguni uzvedam. Māju pāri, es vēl to pašu mammu spēlēju, to dusmigu. Un patīk vispār skolā. Tad jau sākās kurs, un tā jau ātri vairs tikpat, ka tā brīvestība jau nebija, tūlīt tas jau sākās tālāk. Dekolektīvs sākās, visur jau bija jāiet. Dejās pat uz līdumiem mēs gāju projām. Tas pie Talsiem, pie Venceļa. Un tā, kad tu aprecējies, tad tu Lībagos? Tad jau es, kad aprecējos, tā vīra aizsauc armijā, un es atnācu strādāt no Krastkalniem, un tad es uzgāju Lībagos augšā dzīvot. Un tad tev piedzima arī bērni? Tur man divi piedzima. Viens vienā galā, viens otrā galā. Tas ir dēls un meita. Pa priekšnieks gāja tā lielai, tā mazā dzīvoja milicīšu provaru. Un tā kā nāca biblioteka, vajadzēja bibliotekai būt, tad pārgājamies uz to otru pusi. Tā mēs visu laiku dzīvojam. Niedrējs bija apakšā vienu laiku, un tā Ziemeli dzīvoja tur uz vietu. Pārējie nav dzīvojuši, tie tā. Bet interesanti bija arī tautsnāks bija un pagasts bija. Pagasts bija. Un tad pagasts jau kā nolikvidēja, tad jau Mirdzīt palika pa mašīnu rakstīt, tā Ilga pa grāmatvedu un Cvetkau pa sekretāru. Tā mēs 4
dāmas pāri. Tā mums arī vīrieši vēl nebija. Vītols bija pareizi, Vītols bija pagastveits. Un Jāmars jau nepatīk teātris spēlēt, jā? Tas teātris spēlē, kori dziedāja, dekolektīvā un vēl sanitāro pulciņu. Tu ņēmās ar to Peks un Ruģenu, tas Lonnejs, kas bija tā māsa Lonnej, jā. Tie mums tur visāds nodaļas. Es jau izjūtu kādā daži bildiņas uz galvu, bet viņam viss jādots. Nē, te jāmās bija paskatīties. Nav vairs nekas palicis. Aušanas kurs mums pašiem taču bija. Jā, dūšīgi bija. Nu, grūti gāja vienreiz. Vienreiz es pārdzīvu, es nezinu, es kādam esmu teikusi, vai ne? Tas man, ka es gandrīz viss lībaga elektrībai naudu nozaudēju. Izstāst, kā tas bija. Tas bija, ka mēs aizbraucējām, negāja autobuss. Sanāksme bija Niedrais ar Emmiņu un es. Mēs paņēmām nauziņiem zirgu, kamanas un braucām uz banku pēc naudu, lai elektrību ievilkt skolā un arī mums pa priekšu uz skolā ievilkt. Un tad mums izņēmām naudu, Niedrais ar zīmogu līdzi, lai droši paliek droši, ka ja kāds kļūda, tā uz vietu var labot, lai nebūtu tukšā jābrauc atpakaļ. Man pēc tā nav sanāksme, tur, nu, kur tagad ir tā jaunā vietā. Un to zirgu es vairs neatminamās, kurā sētā tas bija, tas man liekas, te pie Kurzem kaut kur bija iebraucama sēta. Un tas bija zirgs no auzīm maigi jau teica, lai neņem, ka viņam bail no mašīnām tumsā uguņos. Bet domāju, ka ātrāk tiks mājās. Tie aizbrauc prom, un es palieku vien pat ar to zirgu. Man viss naudas, zīmogs, viss pie maniem. Un tad līdz Linskalniem braucot, skatās, kā pa Kazim kalnu nāk mašīna ar uguni. Es jau trīc, jau dreb, kā tā pie Oškalnu ceļa, kā man pagāž, izgāž ārā, man grož galva paliek rokās, un man zirgs aiziet. Un es pārskrēju mājās, kažoks un man soma, nauda, viss nav. Niedrais apakšā dzīvojas. Un Elmārs abi dienas tur. Tī šausmīgi, ka tu nezini, ko darīt. Ilga dzīvoja pie manim. Tad tie gāja naktī. Kaut kur 9, kā viņi izgāja ārā no mājām. Es biju no tiem 7 atskrējis ar kājām no pa ceļām. Aizgāja līdz Kraskalniem, kur tas starts līgis tur tai līkuma. Grāvi stāv somu un nav, paldies Dievam, un atvēd visu mājās. Tā ir vēsture. Tā bija tā man vislielākā vēsture. Un otrs man bija Mariņa sabiedriskās kāras. Man arī cietumā jau. Tu jau abiturēji. Kad komisarāts atbrauc tieši speciāli. Kad nomaldījās strautnieku. Tas strautnieku mājām, kur es naktī. Tas bija tā, pārējais man nekad nekas nav gadīja. Un tam es biju dziedāta, kā tad tās Granžbiedras sauc Villam pretī. Tur mēs bija iekšā dziedājām. Un teātri tur iekšā spēlēja. Bija tāda upita un tā tiltiņa bija pēc teātri pārtaisīt, tur pārbija. Mašīnām iebrauc forši iekšā. Bija, mēs braucam tur spēlēt. Ar dziesmiņu drogāju, man liekas, ka bija vēl. Es zinu, ka Elmaram bija tāda liela bāda, ka tas lokai tur solidrē bija. Bija tur lība, ka dikti brauc dziedāt, tā vien bija tāds sajiet. No savām upinītiem jāņodziņām. Pat uzstājas, pat cienā cilvēks. Viss notiek. Tā kā tam ir jānotiek. Ja runā pa to pagastu māju, tad jau tiešām tā dzīve viss jau ir pagājusi tai pagastu mājā. 51. gada mamma precīzi 40 gadus nostrādāja Kubā.
Nu, un pirmā klasē, kad es sāku iet, tad viņi sāk strādāt. 51. gadā paskaties, un tas jau ir bērnībā, viss jaunība un skolas gadi tur tik pavadīt, un balles, un mīlestība, un aizraušanās, un kāzas, un brālim kāzas, un tagad brāļu bērniem kāzas. Nu, bet viss pilnīgi. Bērnības svētki, pilngadības svētki. Nu, taču viss kaut kas, un karnevāli, un balles, un teātri izrādes, un es nezinu, vispār dzīvi, tad tiešām pagājus. Tur viss brāļi dziedāja ansambli, tēvs spēlē teātri, dziedāja kori, mammai māsa dziedāja kori ar savu vīru. Mēs tādi sīkie arī tur starpā mūžā mūs tur vazāja līdzi, visur tā kā tavu dēliņu, tā mēs arī izaugu. Un visur vienmēr līdzi mammai. Ne, nu vispār jau tā, skaisti tur bija, skaisti. Pasākumi bija bezgalīgi daudz un gandrīz vai katru sestdienu spēja tik iet. Priecīgi notikam to, ko mēs jaunībā gāja tur malkšķūs, tur mēs gāja puišiem bučoties. Tur bija tāda laba vieta. Otrā pusē, kur ir aka, tur tas šķūnīts. Jā, tur jau paspiedās. Tur vislabāk man patīk, es atceros, ka brauca no Kandavas tehnikuma, Jaunpagasts, Strasdemēs, tā visvairāk. Un kaut kā Jaunpagastniek ar lībazniekiem kaut kā vienmēr tā kā rīvējās, tā kā pakāvās, tā kā pakasījās, tā kā, protams, meitu dēļ kā gan citādi. Es atceros no Kandavas tehnikuma, bija tādi fēni puiši, bija mamma, aizgāja mājām, teica, es nogrūstu to vakar novadīts galā, man tik to vien vajag. Novadīt vakar, protams, un tāds jautrības sit gaišu vilnu, un līdz rītām, līdz gaismai, mamma atnes atnāk mājām dusmīgi, kur tu tik ilgi, es nevaru saprast, tā klubā tik ilgi balle bija. Protams, ka bija, nebija, bet nav svarīgi. Tādas visādi, tādi interesanti. Tad jau nebija, es nezinu, tāda policists, tad jau tāds iekšļiet, tāds pašvaldības policijas jau nedežūrēja. Paši jau tika galā, man tēvs bija tāds krampīgs vīrs, un es atceros kaut kādu puikas tur ārās un kaustījās, mēs visi tur, kā spiedz un ņemās, un meitenes uz krēsliem salec, un tēvs pienāca klāt, paņēma tā, abas divas tā, viena tā, vienu čupuru, otra tā, paņēma tā, un izšķīra. Un teica, ja vēl vienreiz ies kopā, tad zina, tad būs darīšana. Man klus, mierīgi, viss dejo, viss kārtībā, balva, mūzika iet, un nevajadzēja ne policisti, ne milicija, neko nevajadzēja. Es atceros, ka bija jāiet, kā kaklassaitei bija jābūt kārtīgi apģērbušamies. Tāds tā kā tagad kaut kāds tur no tādām pļurenītēm, kaut kādām biksēm, tādi tiešām nenāca iekšā. Viņi maz nelaid iekšā. Viņi teica, aizvien mājā, sameklēj tev kādu biksu. Ir, protams, ka viņi tad uzvalc kārtīgi biksu un tā nāca. Un nāca, apģērbās un nāca otrais ritīgi. Tāds dikti stingri bija, bet bija arī kārtība un bija arī pasākumi. Bija arī man gadu gāju cilvēki jau, ko tagad arī Talsos korī, kad dziedu. Daudz jau arī, kas nāca tur, tāds Toporkovs, Sašas, tad mēs runājam un tādiem, kas man gadu. Viņi jau atcerās, viņi saka, tur bija baigi labās balvas, bet stingrāk, tur bija, tavu mammu neļāva, neko neļāva, tad nedrīkstēja visādi kaušanās vai dzeršanas, tāds tu nedrīkstēja. Tēvs ar mammu ir no Krāslavas, no Izvaldes pagasta. Tur viņa baznīcas korīs sapazinās, un tur mēs piedzima brālis, un es piedzimu, un tad mamma tēva aizsūtīja Vācijā uz tiem spaidarbiem kādiem, es nezinu, kā viņas sauc. Darba nometni vai kas bija, viņi abi divi bija prom. Mēs bija maziņi, man bija 7 mēneši, un mani ņēma līdzi, es pie krūts vēl biju. Un mēs aizbraucam no Liepājas, mēs izbraucam, un tad mēs bijām 2 gadus tur prom, un atbraucam, un tur Vācijā piedzima man brālis vēl. Un tad atbraucam mājās visi, un vecākais brālis palika tur Krāslavā. Varbūt, ka mēs pat būtu arī palikuši Vācijā, jo diezgan tur tā beigās varēja tā. Pat cik mamma teica, man dēliņš palika Krāslavā, es man jābrauc atpakaļ, un tā mēs atbraucam. Atbrauc no Latgalē, protams, nenormālām apbadzību, drausmīgākā, tur mammai vēl 4 māsas. Un tēvs atbrauc pirmais te, sāk strādāt jau dzīvot tai mazā mājiņā, kur tagad nodedzis tur tā ielai, kur ir nodegus mājiņa, tur tajā vienā istabiņā. Un tad atbrauc mamma. Mēs bijām tur pie vecās mammas. Un tad atbraucam mēs visi, atveda mūs visus maziņus. Un tad iet jau dzīvot šitajā mājā, šitī galā. Mežniecības māja skaitījās mežniecībai. Un tad tā viena gala jau apdzīvoja viena meža ģimeni, mežtehnika ģimeni. Un tad tēvam iedeva istabiņu. Un tad mēs visi 5 mēs tad dzīvojam tā maziņā istabiņā. Gājām Liebuvos skolā, sākam iet.
Un tā kā, esmu kaut kā 49. gadā, pat 48. vai 9. gada, jā. Tāda meiteni atceros, kā man tā kā pa Miegapulku atceros, ka mēs nācam ar kāju no stacijas, no Jaunpagasta. Jā, no Sabielas stacijas. Es atceros, ka kaut kā tādas spilgts atmiņas, ka drausmīgi ilgi bija jāiet un grūti bija. Kaimiņiene Ija, Krekovs Kīmans, Pavlovičs Jūris, Krekovs Kelziņa, Līviņa Šuldis, te no Sknābas, Līviņa Līga, tad Leismejer Agrs, Leismejer Māris, mēs 3. Daudz, tiešām daudz. Un lielākie prieki jau bija tad, kad tēvs pateica, labi, ir liels augstums, aizvedīšu zirgu. Dievu, šito laimi. Iejūt zirgu, ieliks salums ratos, un tad mēs tik laimīgi, ka mums nebija kājām jāiet. Jo parasti jau diezgan jau tas ziemas bija augstas. Un es atceros, māma tā notina, kā jau tad tina, apsēja lakatu, šite krustā, un tad te uz muguras sasien. Aiziet uz skolu, nevar jau atsiet, rokas tā nosaluši. Audzinātāji mums bija Ozoliņa Aina, es atceros, viņa atnāca, un tad viņi visu tos bērnus tur atsēja, mūs samīļoja, un atsēja tos lielos lakatus, saliks stūrī. Nu, vakarā atkal, pēcpusdienā atkal jāiet mājās atkal. Un tad es gāju reizē ar tādu vakšteini bija, viņi te krogā dzīvoja. Un mēs gājām mājās, un tad mēs tēlojam telefonistus abas divas. Viena pie viena staba ar ausi, otra pie otras staba. Un tā runā, halo, tu mani dzirdi, un tie stabi dūc. Un tad mēs sarunājamies, tā liekas, ka mēs tā kā sarunājamies. Un tad mēs mainījāmies ar maizēm. Man mamma bija devusi, es nezinu, kaut kādu maizi biespiena, kaut ko tādu līdzi. Nezinu, kāpēc viņai ļoti garšoja tā mana maize, bet viņai bija ritīgi pašceptā melnā maize lauku ar ritīgu speķi. Un ļoti garšoja. Un tad mēs mūžam mainījās tās ar tām maizēm. Tur es arī esmu dalībnieku biedrībā, un tad mēs Ziemassvētkus svinam, klubiņā man patīk. Un ansamblītī dziedu. Dziedu vēl joprojām, 40 pāri gadus un dziedu vēl joprojām. Un sastāvs ar mums man patīk, ka no mūsu sastāvu pirms 30 cikiem gadiem mēs taču tie paši dziedājām visus, un tagad arī ļoti labi, ka meitenes turās un apvienot, jā. Vēl jau notiek tajā klubiņā, kas notiek tajā, mēs tur ņemam līdz gan Jāņos, gan viss tur. Tā kā nekas jau nav vēl pazudis, viss notiek, viss darbojas. Vienīgais vēlējums būt, lai tiešām pagastnams, lai viņš tiešām dzīvot savus mūžu. Pirmais nāk prātā, strādādam skolā, es uzreiz izjūtu, kāda saistība ir tautsnamam ar skolu. Un mums bija tāda paraša, ne paraša, bet mums bija tāda tradīcija, ka skolā nebija skatus, un tad, kad nāca jaungada eglīte, tad mēs to klubu okupējām 2 dienas. Pirmā diena bija, kad mēs dekorējām zāli ar bērniem un tur strādājām. Nākošajā dienā bija eglītes vakars, kad sanāca vecāki un bērni sniedz koncertu. Tas mums bija tāds viens. Un tad vēl no saviem skolas laikiem es atceros, ka ar klubu bija saistība tāda, pat cik te kino nerādīja, mūs veda skolotāji uz klubu rādīt kino. Un te vien tāda jocīga epizode ir. Ekrāns liels balts klubā, mēs tur sēž, es tādu maziņu, un es atceros brauc mašīnu. Un es no zāles ārā, jo man likās, ka tā mašīna man tūlīt uzbrauks virsū. Un tas bija tādā agrā bērnībā, kad es nesapratu, ka tā var neuzbraukt virsū. Tas tā, un vēlāk jau klubs saistījās, protams, jaunības dienās dejots ir klubā daudz, uz koncertiem, agrāk jau tur ļoti daudz dažādu koncerti bija un teātri izrādes, kurus apmeklēju, jo tepat jau Lībagos vēl dzīvoja tad. Un tad es nezinu, kaut kādā reize kluba vadītāja Monika Celitāna man uzaicināja runāt bērnības svētkos. Un tad pašai tāds prieks bija, ka varēja ar tiem mazajiem bērniem parunāties, un ka tur vienotru māmiņu pat noraus asaru aiz prieka, ka tur tā bērnam ko stāst, un tas man tā patika ļoti. Mans mājas sauc Kārklējs, un tās bija manas vectēva mājas. Vectēvs bija nācis no Vidzemes, mamma tepat vietējā, un tā es tur arī dzīvoju. Un mums kaimiņos bija tāds mājas Laipmeži. Un tur dzīvoja tāda Krūziņa ģimene, viņiem bija ļoti daudz bērnu, un ar tiem mums bija galvenie bērnības draugi.
Jo ar viņiem tur bija lielāk un mazāk un visādi bija. Bet tā interesanti bija, cik ilgi bērni spēlējās kopā. Vienu dienu spēlējās, vakarā jau sakaujās, sastrīdās. Es pie tevīm vairs neiešu, es viņiem saku. Viņi man arī, es pie tevīm vairs neiešu. Bet nākošā rītā mēs jau atkal satiekās un mēs spēlējās atkal tāpat kā agrāk. Saistība ar klubu jau nav beigusies, jo mēs klubā dažus gadus atpakaļ nodibinājām tādu biedrību Lībadznieks. Un tur mēs arī, tie, kas tur sastājās tajā Lībadzniekā, tie arī tur viss tā diezgan aktīvi darbojās. Un tur jau mums notiek visāds gan jāņu ielīgošana, gan rudens gardumu nogaršošana, ko katrs ir burciņā ielīdz, tur mēs tā satiekās un viens otru pakonsultējam. Un interesanti ir tas, ka mēs pat tur uz vietas jāņos sieru sējam, sienam tā jāsaka. Un mums ir tāda laba saimniece Elma, un tā jau tik mums visādas šķirnes tur pasniedz un dziedam un līgojam, un tāds tur notiek. Un tad mēs uzaicinām dažkārt arī vietējos cilvēkus interesants, kas mums pastāst par saviem ceļojumiem. Tur Krūmiņš Vilnis ir bijis un Jaunpujēns Agris bija tas. Un tā, un tad vēl mums ir bijuši arī dzējas dienas bija, tad mēs kā Andri Kalniņu bijām uzaicinājuši, un viņš mums tur lasīja savu dzēju, un tā, un šogad arī mums būs dzējas dienas, un šogad mēs ir ieaicinājuši Maksimiliānu Kviti, jo viņš arī tepat mūsu vietējais, un tas viss mums notiks tur klubā. Bet vēl es gribēju piebilst, ka mums ir ļoti skaists pasākums katra mēneša pirmajā trešdienā tepat vecajā Lībagu skolā, kad mums atbrauc ceļojošā biblioteka, kad mēs pārmainām bibliotekā grāmatas, un tad mēs arī tā satiekamies. Un man tā atklāti jāsaka, ka es šo dienu katru mēnesi ļoti gaidu, jo man tas te tuvu mājām ir, man nevajag tālu iet, un man ļoti patīk satikties ar visiem savu vecumu ļaudīm, jo tur parasti vienmēr mēs tādu apmēram vienaudži sanākam kopā. Šogad mums Lībagu tautsnamam, reizē arī pagasnamam, būs 80 gadu jubileja, un viņās meitenes, kāds jums ir atmiņas un kas jums saistās ar šo mīļo, labo tautsnamiņu? Iepazīstini sev arī Intu. Es esmu Inta Spāriņa toreiz, tagad Reboka, un kādas man ir atmiņas? Ļoti jaukas, gaišas, jo beidzot kultūras darbinieku tehnikumu, atnākot uz Taulas kultūras namu strādāt, man bija jāizstrādā diplomdarbs. Un šo diplomdarbu izstrādāju Lībagu toreiz tautas namā. Un vadītāja bija Monika Celitāne. Mani saņēma tajā tautas namā ļoti sirsnīgi, mīļi. Es jau toreiz kā jauna meitene, cik man 20 gadu, nepieredzējusi, darba lietas neesmu pieredzējusi, bet tādu mīļumu, siltumu, ko es sajūtu no Monikas un no tiem aktieriem, kas man bija manā lugā spēlēja, tādu atsaucīgu mīļumu, sākot darba gaitas, ko saņēmu, tas bija ļoti pagātīgi. 2 mēnešu laikā iestudēju lugu. Un uz pirmizrādi, kur arī bija komisija no Rīgas, kas man lugu novērtēja, bija arī pagasta priekšsēdētājs, kolhozas priekšsēdētājs un pārējie speciālisti un zāle. Es atceros, bija pilna, stāvu runām pilna. Un sirsniņi man daudzījās, un kā būs, un aktieri uztraukušies, bet ļoti labi mums izdevās tā lūk. No sākums nogaidījām? Spējuši pagriezienus. Man ielika 4 tajā 5 balvu sistēmā, un kāpēc? Pat cik tā luga bija ātri jāiestudē,
Un mana pedagoģe Paboliņa no tehnikuma režisore netika aicināta uz mēģinājumiem. Man palīdzēja Jānis Pučs kā režisors. Deva padomus, pamācīja, un viņai bija tā kā, viņa tika aizskārta, aizvainota par to, ka viņa netika aicināta. Un tikai tādēļ vien man ielika 4. Prom jau es braucu uz mēģinājumiem ar autobusu, bet atpakaļ man veda, kurš bija atbraucis ar kolhozu mašīnu, tad jau drīkstēju, atbalstīja pašdarbnieks un drīkstēja braukt. Piemēram, Čipiņš brauca ar Samosvalu, un tas arī man ved, par cik viņš villās dzīvoja, tad vedu man uz Talsiem mājās. Bija tā, vienreiz piezvana man un saka uz Tautas namu, es šodien mēģinājumā nebūšu, bet tu nedrīksti teikt sievai, ja tu pateiksi, es uz mēģinājumiem vairāk nebraušu. Ko man atlika darīt? Tikai klusēt. Neskatoties uz to, ka katram bija ģimene, lauku saimniecība, sava gotiņa, viņi apdarījuši savus vakara darbus, katrs nāca šurp vai ar kājām, vai braukšus, nebija jau arī tās vieglās mašīnas, bet katrs nāca vienalga, kāds bija laiks. To es ļoti, tā kā cienu tajos cilvēkos, tā laika cilvēkos, kas prata atrast laiku un ziedot, pašdarbībai. Viņam jau par to neko nemaksāja, nebija nekas, tikai pats piedalījies un bija tā atziņa, ka es spēju kaut ko dot. Es domāju, ka tas ir ļoti augsti vērtējams. Un arī dekorācijas tad jau gatavoja, arī viss bija paši jāizdomā, jāsameklē. Jā, viss bija jāizdomā. Un dekorācijas man taisīja kultūras nama dekorātors Arnolds Āboliņš. Un tajā laikā, viņš jau pēc iespējas mazāk, it kā par to darbu man bija jāsamaksā, bet man nebija tādas naudas, tad es ar to izrādi braucu uz kolhozu dzimteni Tautas namu, uz Lupizēras Tautas namu, nopelnīt to naudiņu, lai es varētu samaksāt dekorātoram. Jo redziet, arī tajā laikā kultūras pasākumiem un kultūrai kā tādai nauda bija niecīga. Bijusi rībazniece ilgadīgā arī mūsu Lībagu Tautas namā, kas darbojas aktīvi pašdarbībā, pastāstīs par sevi un atmiņā par Lībagu Tautas namu drusku. Tad man ir jākavējās, kā saka, tālajās jaunības gados, tālajos, ja? Bet atmiņas man ir ļoti labas, jo mēs bijām jaunieši entuziasma pilni un, kā saka, bez kādas lielas aicināšanas vienmēr gājām un piedalījāmies gan spēlēt teātri, gan dziedāt ansamblī, arī deju kolektīvā pa laikam un korī. Jo mēs jau bijām auguši tādā garā, ka jābūt sabiedriskiem un jāstrādā sabiedriskais darbs, tā kā jābūt svēra, ka tolaik jau neviens nemaksāja, bet tad bija mūsu, kā saka, jaunības gadi, jaunības entuziasma pilni, mēs gājam un darbojamies. Rajonas izbraukāts kruštus ķērsu ansamblī dziedot un skaistot dzeļolus, un tādā veidā. Gan ir bijis liels pārtraukums un dzīvoju Tukumā ilgus gadus, bet atgriežoties atpakaļ, es tiešām jutos kā mājās un ieejot vecajā, kā saka, kultūras namā, man tiešām noritēja pa asarai, jo no visām labām atmiņām un visiem labajiem cilvēkiem, ar kuriem es kopā esmu strādājusi. Un tu jau arī piedalījos arī vienā diploma darbā, tas bija kurā izrādē tas bija Ausmu par degumiem? Ausmu par degumiem, jā. Rajona skatē mēs ieguvām 2. vietu. Tā man bija diezgan liela loma, bet es jau esmu piedalījusies arī daudzās izrādēs, kā saka, masu skatos, vai ne, bet jā. Tas viss bija ļoti interesanti un patīkami. Skolotājs Straume, piemēram, arī ļoti laba luga, kuru uzveda un
vairumā jau es esmu strādājusi pie skolotājas Karkliņa. Lūgu Alsu par degumiem 1963. gadā savu diplomu darbu ar mūsu aktoriem aizstāvēja režisors Cīmanis. Cīmanis. Jā, 63. gadā. Bet tad viņš ir beidzis konservatoriju vai kultūras darbinieku tehnikumu interesanti? To mēs nevaram redzēt. Man gribējās atrast, kur par pirmo vietu, kur būs pagāja. Jā, un dekoratīvs Arnolds Āboliņš un sufliere Rota Ārberga. Jā, Rīnolds Čukstiņš, jā, Čukstiņš. Prieks. Un Arnolds arī programmiņu gatavoja. Es jau tepat esmu netālu no Talsiem. Es domāju, tāpat man vīru zināja un mani zināja, un es tak nostrādāju kultūras namā pie Puģa Jāņa tajā laikā. Neviens par to neinteresējās, un tad pēc tam lepns raksts avīzē, ka viņi apsakojuši visus tos darbiniekus. Skumji, bet šeit Rota sameklēja visus darbiniekus, kas ir kāds sakars bijis ar Lībagu tautas namu. Interesanti, tas mani aizkustināja. Tiešām aizkustināja. Visi jau nav, vai ne, bet vienalga, bet ir gana. Tas nekas, paldies. Tas ir tā ļoti mīļi un silti, ja kāds tevi atcerās un piemin, tas ir tāda, tā kā pateicība par to darbu, ko tu esi darījis. Kaut gan ir pirms, gadu desmitiem. Es tagad sēdēju un domāju, cik gadu desmit ir pagājuši no manis un kur tad vēl no jums? Sāku domāt 40, 43 gadi. 71. gadā. Jā, 43 gadi, lūdzu. Tas ir laiks, jā, tas ir laiks. Un ja cilvēks vēl atcerās tos, un tā ir tāda pateicība. Un daudz, kas ir palicis atmiņā, un es saku, neatcerās to, kas vakar noticis, bet no tiem laikiem gan atceros, jā. Jā, tā ir. No sākuma jau es, protams, biju pašdarbībās selekcijās, stends pusē, bet vēlāk mans kaimiņš Viesturs un mans radinieks brālēns pierunāja mani iet uz Lībagiem, uz ansambli, kur bija vīra ansamblis, kas jau darbojās labu laiku. Tad es arī piekritu. Mēs mēģinājām villu darbnīcās, kur augšā bija dispečera telpa, virs dispečera telpām bija zāle. Vēlāk pārgājām uz Lībagu tautas namu. Mūsu vadītājs bija Mutjanko Aleksandrs. Ļoti sirsnīgs, draudzīgs, vienkāršs cilvēks. Un ārkārtīgi labi mēs ar viņu varējām sadzīvot, visi ansambļu dalībnieki. Tā mūsu ansamblis darbojās kādus 10 gadus un ar tiešām labiem panākumiem. Vairāk reizes mēs esam izpelnījušies godraktus un pirmās vietas. Un bijām pat uz Rīgu izvirzīti no zonālās skates. Un tur arī piedalījāmies. Tas bija mūsu augstākais sasniegums, var teikt. Tā pagājušie 10 gadi dziedājām gan jauktajā ansamblī kopā ar mūsu jaukajām meitenēm, kad savienoja Lībagu kolhozu ar selekciju. Vadība nesevišķi gribēja mūs paturēt, jo mūsu ansamblī dziedāja daudzi tādi, kas nestrādāja selekcijā, un direktoram nesevišķi patika. Un tā mums pamazam šis dziedāšanas prieks tika izjaukts, un ansamblis beidza pastāvēt. Un ko es vēl gribu teikt? Mūsu tautas nams
vienmēr atceramies ar ārkārtīgi siltām jūtām, jo tur par vadītāju strādāja Monika Celitāne, kas patiešām bija kultūras darbinieka, paraugs, var teikt. Viņa krita un cēlās par savu tautas namu, pavadīja tur visus dienas līdz vēliem vakariem. Kad mēs ieradāmies uz mēģinājumiem, vienmēr bija silta tēja un cepumu trauks uz galda. Un šo ārkārtīgi lielo sirsnību, kāda bija, nāca no viņas. Tas bija, viņi mūs uzskatīja par saviem dēliem, sevišķi jau man ar viesturu. Viņi savādāk gandrīz nesaukt mūs. Un tā mēs tik labi jutāmies viņas pājēnā, tā teikt. Un tas patiešām ir izcili, ja tāds kultūras darbinieks kā Monika Celitāne strādāja mūsu kultūras namā. Ap 76. gadu Monikai un ciema vadībai radās ideja norganizēt kori, vīru kori pie tam. Un patiešām tas arī izdevās. Mēs šo kora dalībnieku sanāca uz mēģinājumu, bet tomēr kaut kā vēlāk vīri nebija tādi īsti pārliecinoši nācēji un pamazām vien tas kors izjuka. Kaut gan vadītājs mums bija labs, Lībagus skolu direktors, kurš bija uzņēmies diriģēt. Tomēr ar kori mums neizdevās. Ārbergs, vietējais Lībaga puika. Faktiski pie šīs ēkas pagājusi man gan bērnības gadi, gan jaunības gadi, un varbūt arī pēc tam. Esmu daļēji arī saistīts ar šo māju. Ir kaut kāds zināms atmiņas arī no radniecības puses, jo tad, kad vectēvs bija pagasta vecākais, tad par tautas saziedotiem līdzekļiem šis tautsnams tika atjaunots, un šajā gadā tautsnamam paliek 80 gadu. Tad, kad aktīvā darbība šajā pusē faktiski beidzās, vietējā izpildu komiteja aizgāja pārcēlās uz citām telpām, tad varbūt šī ēka nebija tik aktīvi apdzīvot, izņemot daži dzīvokļus un tam līdzīgi. Tad pēdējos gadus sākām domāt, ko to ēku darīt. Un privatizēt tā kā negribējās. Tomēr cilvēki te mēģināja šādas aktivitātes rīkot, kāds zemnieku ballītes un tāpat izīrēt uz kādiem kopīgiem sanākšanas vakariem, jo tomēr apkārt dzīvo diezgan daudz cilvēku. Lai galīgi neaizlaist postā, tad nāca viena ideja, vajadzētu nodibināt vietēju biedrību, kas kaut kādā veidā varētu piesaistot kaut kādas Eiropas naudiņas, varētu šo ēku atjaunot, sakārtot un uztaisīt kā sajiet namu. Tad arī tā ideja 11. gadā realizējās, biedrība tika nodibināta, izveidoja valdi, man uzticēja vadīt šo valdi, bet pēc tam sanāca tā, ka mans darba gaids pārcēlās uz citu attālāku vietu. Tā kā es aktīvu dalību ņēmu epizodiski, kad atbraucu mājās pa brīvdienām. Šīs foršas drāk. Kaut kas būs. Jā, te mēs te pa mēģinājām Līgos svētkus nosvinēt. Arī cik cilvēki atnāca, ka atsevišķi pasākumi bijuši, tur sieru taisīšana, siešana un pankūku pasākums ir bijis ļoti jauks. Tā kā kaut kāda darbība jau notiek. Žēl, ka aktīvisti ir aizgājuši viņās saulē, kas aktīvi organizē kāršu spēles pasākums. Andersona, Gunārs un Naglis un tā kā tā. Jau deg tīrs.
kas par stēlu. Nu, jā, tu saprot, mums Eiropas nauda ir piešķirta, bet nu, mums līdzfinansējumu nedod no bērnu. Un es uzreiz sapratu, ka Te jau, kā izdomāju, ka sproķis esot paņēmis, bet neko nav. Jā. Viņš jau tādos paņēmis iesēdi, kas tad bija daudz. Ir tāds, ka viņam jāizdod.